Hei, mums ir aktuāla ziņa tieši tev! Mums visiem patīk lepoties ar Latvijas sasniegumiem mākslā, kultūrā, sportā un arī izglītībā. Šo visu sasniegumu pamatā ir komandas darbs. Latvija sekmīgi piedalās starptautiskajās mācību olimpiādēs, kā arī profesionālajos konkursos. Un vēl, kopš 2000. gada Latvijas skolēni piedalās brīvprātīgajā PISA testā. Tā ir starptautiska sacensība, kurā tiek pārbaudītas prasmes dzīvei reālajā pasaulē. Piemēram, vai var izrēķināt, cik kristapu porziņu ir līdz mēnesim? Kas jādara, lai izgudrotu mūžīgo dzinēju? Kā saplānot budžetu, lai aizrautu uz tuvāko festiņu? Vai lasot ziņas sociālajos tīklos, proti atšķirt patiesību no fejkiem? Tieši tāpēc matemātika, lasīšana, dabas zinātnes – tie nav tikai garlaicīgi skolas priekšmeti. Tās ir prasmes, kas palīdz saprast pasauli un atrisināt īstas dzīves situācijas. PISA tests tieši to arī pārbauda, cik labi mēs Latvijā esam sagatavojušies dzīvei un cik zinoši mēs esam kā Latvija uz pasaules fona. Tev ir iespēja izmēģināt PISA testu čiliņā un bez stresa. Labais! Te tu vari iepazīties ar testu uzdevumiem un palielināt izredzes parādīt savas labākās prasmes. Un zini, šī nav tikai iespēja skolēniem. Arī skolotāji un vecāki var iesaistīties un palīdzēt kopā sasniegt labākus rezultātus. Es dzirdēju, ka citās valstīs arī tā dara. PISA testā mēs visi esam vienā komandā – Latvijas komandā. Katrs dalībnieks ir svarīgs, no skolēniem līdz skolas direktoriem un vecākiem. Mēs visi dodam savu ieguldījumu. Tā ir mūsu iespēja pierādīt, uz ko Latvija ir spējīga pasaules mērogā. Vai esi gatavs pieņemt challenge? Tāpat kā sportā, katrs spēlētājs ir svarīgs. Esi pārliecināts, esi stiprs. Kopā mēs esam Latvijas komanda.